Turpināsim uzsākto sprediķu ciklu, izmantojot Daniela Napera domas no grāmatas Dvēseles čukstētājs, Soul Whisperer. Jēzus mūs aicina dzīvot kopumā, kurā ietilpst debesis, ne tikai cilvēki virs zemes. Protams, tas nav aicinājums runāt ar eņģeļiem vai Dieva cilvēkiem, kas ir miruši. Tas būtu grēks. Ir grēks lūgt Mariju. Runāsim ar Dievu, viņu lūdzot. Taču mums vēl joprojām ir jāsadzīvojas ar šo pasauli, ar cilvēkiem, kas neredz tālāk par apkārtējiem cilvēkiem. Kā mēs varam rīkoties pareizi šajās attiecībās? Jēzus stāstīja līdzību par sējēju. Jēzus to arī skaidroja. Marka evangēlija 4. nodaļā no 13. līdz 20. pantam ir rakstīts, un viņš uz tiem saka, jūs šo līdzību nesaprotat, kā tad jūs sapratīsiet visas citas līdzības? Sējējs sēj vārdu, bet šie ir tie, kas ceļmalā, kur vārds top sēts, pie kuriem, kad tie to ir dzirdējuši, tūdaļ nāk Sātans un noņem viņu sirdīs sēto vārdu. Un tāpat tie, kas uz akmenāju sēti, ir tie, kas vārdu dzirdējuši, tūdaļ to uzņem ar prieku. Bet tiem nav saknes sevī, un tikai kādu laiku tie ir ticīgi. Kad bēdas un vajāšanas uziet vārda dēļ, tad viņi tūdaļ apgrēkojas, un kas starp ēršķiem sēti, ir tie, kas vārdu dzird, un šīs pasaules rūpes un bagātības, viltība un citas kārības iemetas un noslāpē vārdu, un tas kļūst neauglīgs. Un labā zemē sētie ir tie, kas vārdu dzird un pieņem un augļus nes, 30-kārtīgus, 60-kārtīgus, 100-kārtīgus. Galvenās sociālās saites debesu kopienā, tas ir mūsu attiecībās ar Dievu, var saraut jebkura no 3 nostājām pret apkārtējo pasauli. Pavedināšana, uzmācīga apsēsta opozīcija un samierināšanās. Pirmais šķērslis ir pavedināšana, brīdinājums. Šīs pasaules rūpes un bagātības, viltība un citas kārības. Asimilācija pasaulē vai pasaules veiktā pavedināšana ir pirmais šķērslis veselīgai sociālai identitātei Dieva valstībā. Otrais šķērslis – uzmācīga apsēsta opozīcija. Mateja evangēlijā līdzība par nezālēm labības laukā seko skaidrojumam par līdzību par sējēju. Līdzība par nezālēm labības laukā brīdina nebūt pārāk apsēstam ar centieniem izlabot katru grēcinieku savā redzeslokā. Par katru cenu, katru. Nepadodies uztraukumam. Tas ir vēl viens veids, kā mūsu uzmanība var tikt novērsta no valstības. Marka un Lūkas evangēlijā Jēzus uzsver atklātību pēc līdzības par sējēju skaidrošanas. Tas ir brīdinājums pret vēl vienu veidu, kā mūsu debesu valstības identitāte var tikt kompromitēta. Marka evangēlija 4. nodaļā no 21. līdz 25. pantam ir rakstīts, un viņš tiem sacīja, vai tad gaismekli ienes, lai to liktu zem pūra vai zem gultas, vai ne tādēļ, lai to liktu lukturī, jo nav nekā apslēpta, kas nenāktu gaismā, un nekas nenotiek slepeni, kas netaptu zināms. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird,
un viņš tiem sacīja: Ievērojiet, ko dzirdat, ar kādu mēru jūs mērāt, ar tādu jums nomērīs, un vēl pieliks klāt, jo kam ir, tam tiks dots, bet kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir. Lūk, 3 šķērsli veselīgai sociālai identitātei Dieva valstībā. Pirmais šķērslis – pavedināšana. Galvenā sociālā problēma līdzībā par sējēju ir pavedināšana no pasaules puses. Bet cita iekrita ēršķos, un ēršķi uzauga un to nomāca. Bet kas sēdz ēršķos, ir tas, kas vārdu dzird, un šīs pasaules zūdīšanās un bagātības viltība nomāc vārdu, un viņš nenes augļus. Māceklis iegūst sākotnēju izpratni, varbūt uzņemas garīgo disciplīnu, bet galu galā nenoved savas attiecības ar cilvēku pasauli saskaņā ar Jēzus ceļu. Pasaules zudīšanās un bagātības viltība nomāc vārdu viņā, un viņš līdzinās pasaules cilvēkiem. Pasaules cilvēku vērtības nosaka viņa dienas kārtību. Nomāc vārdu, nomāc dzīvību dodošu informāciju. Cilvēka ierobežotā uzmanība nav pietiekoši nodota debesu patiesībām. Mēs kā cilvēki spējam iedomāties, ko otrs cilvēks jūt kādā dzīves situācijā. Mums ir empātija, mēs spējam just līdzi, taču šīm impulsam ir jābūt līdzsvarotam ar rūpēm par patiesību, ar dievbijīgiem mērķiem, citādi mēs varam tikt asimilēti pasaulē. Tātad Jēzus brīdina, ka mūsu saites ar citiem cilvēkiem var tikt sagrozītas. Mēs varam sākt atspoguļot un asimilēt pasaules cilvēku vērtības, tiekšanos. Izaicinājums ir tas, ka tu nevari pielāgot Jēzus piedāvāto trajektoriju tavai dzīvei ar pasauli. Cilvēki meklē mieru bagātībā, ko bagātība nespēj sagādāt. Pārmērīga uzmanība zemeslietām kavēs augšanu Jēzus mācībā. Aristotelim bija svarīgs tas, ko pilsētas dišciltīgie slavēja un vainoja, taču Jāņa evangēlija 5. nodaļas 44. pantā Jēzus saka, kā jūs varat kļūt ticīgi, cits no cita godu pieņemdami, bet nemeklēdami godu, kas nāk no vienīgā Dieva. Sabiedrības viedoklis Jēzum nebija pirmajā vietā. Jēzus vēlas, lai mēs meklējam Dieva prātu, nevis godu no cilvēkiem. Jāņa evangēlija 10. nodaļā no 37. līdz 38. pantam Jēzus saka, ja es nedaru sava tēva darbus, neticiet man, bet ja es tādus daru, tad, ja man neticat, ticiet vismaz šiem darbiem, lai jūs saprastu un zinātu, ka manī ir tēvs un es tēvā. Sekošana Jēzum prasa zināmu individualismu. Tev pašam jāspriež par lietām Dieva vārda gaismā, tā vietā, ka tu skatītos uz to, ko cilvēki pasaulē domā. Tev jāskatās uz augšu, nevis sev blakus, kas pasaulē, un tas spēj būt sāpīgi. Lūkas evangēlija 12. nodaļā no 51. līdz 53. pantam Jēzus saka, vai jums šķiet, ka es esmu nācis mieru nest virs zemes? Nebūt nē, es jums saku, bet šķelšanos, jo no šā laika 5 vienā namā sašķelsies, 3 pret 2 un 2 pret 3, tēvs pret dēlu un dēls pret tēvu,
māte pret meitu un meita pret māti, vīra māte pret vedeklu un vedekla pret vīra māti. Dievbijīgas izvēles sašķel cilvēkus pasaulē, pūlis nedodas par šauru ceļu un neieej par šauriem vārtiem. Katrā pusē ir nozīmīga pulcēšanās, bet tikai individi ieiet. Mums ir jāstāv ar Jēzu. Tas nozīmē apskaut zināmu savādumu, Jēzus savādumu pasaulē. Cilvēki bieži tevi nesapratīs. Cilvēki nesapratīs, kādai tev tādas rūpes, taču tevi sapratīs Tēvs un citi debesu kopienā, un tieši šis skatiens uz lietām ir vienīgais, kas pastāvēs. Ar to pietiek. Bet vēl viens šķērslis ir redzams līdzībā par nezālēm – pārāk liela aizraušanās ar pasaules pārmācīšanu. Mateja evangēlija 13. nodaļā no 24. līdz 30. pantam ir rakstīts: vēl citu līdzību viņš tiem sacīja: debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tīrumā, bet ļaudīm guļot nāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli kviešu starpā un aizgāja. Un, kad labība auga un metās vārpās, tad parādījās arī nezāle. Tad nama tēva kalpi pie tā piegājuši sacīja: kungs, vai tu neesi labu sēklu sējis savā tīrumā? No kurienes tad radusies nezāle? Un viņš tiem sacīja: to ienaidnieks darījis. Tad kalpi tam sacīja: vai gribi, ka mēs ejam to izravēt? Bet viņš sacīja: nē, ka jūs nezāli ravēdami neizplūcat reizē arī kviešus, lai aug abi kopā līdz pļaujamam laikam, un pļaujamā laikā es sacīšu pļāvējiem: salasiet pa priekš nezāli un sasieniet to kūlīšos, lai to sadedzina, bet kviešus sakrājiet manā šķūnī. Mateja evangēlija 13. nodaļā no 36. līdz 43. pantam ir rakstīts: tad Jēzus ļaudis atlaidis, iegāja namā, un viņa mācekļi pie tā piegāja un sacīja: izskaidro mums līdzību par nezāli tīrumā. Un viņš atbildēja un uz tiem sacīja: tas, kas sēj labo sēklu, ir cilvēka dēls. Bet tīrums ir pasaule, un labā sēkla ir valstības bērni, un nezāle ir ļaunā bērni. Ienaidnieks, kas to sējis, ir velns, un pļaujamais laiks ir pasaules gals, un pļāvēji ir eņģeļi. Tad nu tā, kā nezāli salasa un ugunī sadedzina, tā arī notiks pasaules pasarā galā. Cilvēka dēls izsūtīs savus eņģeļus, un tie salasīs no viņa valstības visas apgrēcības un tos, kas dara netaisnību, un tos metīs degošā ceplī. Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Tad taisnie spīdēs, kā saule sava tēva valstībā. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Tīrums ir pasaule. Ļauni cilvēki jāizslēdz no draudzes, taču ne no pasaules, izņemot, ja ir nopelnījuši nāvesodu, piemēram, slepkavojot citus. Pasaulē gadās, ka labos no ļauniem var tikai ar laiku atšķirt, taču arī tad, kad atšķirība ir zināma, ļauno cilvēku aizvākšanu nevar izdarīt ar cilvēku rokām. To saka Jēzus. Velns vēlās apturēt to, ka ticība izaugtu mīlestībā. Velns pasaulē liek grēkus un liekulību blakus tiem, kas pieder Dievam. Protams, tie, kas ir lojāli saimniekam, vēlās darīt kaut ko lietas labā, izraut nezāles.
Saimnieka kalpi vēlās šķīstīt pasauli. Šie vēlās taisnību šeit un tagad. Augot Jēzu Kristu, mums uztrauc netaisnības, ko redzam pasaulē. Mēs gribam to atrisināt. Jēzus brīdina nedoties krusta karā, meklējot labot par katru cenu, katru garīgo neveiksmi cilvēkos apkārtnē. Kā mēs drīkstam samierināties ar tik daudzām netaisnībām mums apkārt? Nē, tava inkvizīcija nenovedīs tur, kur tu ceri. Sekošana Kristum nesastāv no tā, ka pastāvīgi meklējam labot citu cilvēku vainas. Jēzus norāda, ka morālā krustneša nostāja traucēs garīgo augšanu. Apsēstība ar pasaules netaisnību traucēs turēt fokusā labuma veikšanu ar Dievu. Tu vari mūžīgi būt pret slikto, ir jābūt pret slikto, bet vienlaikus bez labestības sevi pret citiem. Ēršķi sirdī traucēs nobriešanu mūsos, bet nezāles pasaulē netraucēs. Bet viņš sacīja, nē, ka jūs nezāli ravēdami neizplūcat reizē arī kviešus. Nezāļu saknes un kviešu saknes ir sapītas. Izrausi nezāli, traucēsi kviešu augšanai. Krusta kara mentalitāte traucēs kristietim pildīt garīgās disciplīnas. Okšķera mentalitāte kristietī, vainas meklēšana citos cilvēkos, arī citos kristiešos, spēj būt neveselīga, spēj kaitēt attiecībām, ja vainas meklēšana ņem virsroku. Eņģeļi tiks galā ar visiem netaisnīgiem cilvēkiem. Ir ļoti svarīgi, ka esam autentiski, sirsnīgi, patiesi. Mēs spējam sevi novērtēt šajā sakarā, tā arī vajag, taču toksiski ir domāt, ka varam novērtēt blakus cilvēka autentiskumu, sirsnību, patiesumu. Tādi centieni padara labu procesu attiecībā uz sevi par ieroci, aizdomas uzdīkst, kas uzaugot kaitē garīgai dzīvei. Centienos atmaskot liekuļus, es spēju kaitēt manām garīgajām saknēm. Ko darām ar ļaunumu? Mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt, ka mēs paši neizdarām ļaunumu. Bet es nespēju neko nedarīt. Ja tu rūpējies par savu šķīstumu, tad tu kaut ko dari. Tā ir koncentrēšanās uz pasaules daļu, ko mēs varam visvairāk ietekmēt. Mainot sevi, mainīsies arī pasaule. Tā tu spēsi ieraudzīt labo, kas tev apkārt, un spēsi radoši ieviest labu savā apkārtnē. Laiku gaitā būs vairāk labestības tādā veidā. Eņģeļi tiks galā ar netaisniem. Dievs ir veicis lielas izmaiņas pasaulē, kas ir sākušas ar mazām cilvēku paklausības aktiem. Šis Dieva ceļš ir efektīgāks nekā varonīgs krusta kara uzbrukums. Es nepiekrītu daudzām lietām, ko katoļu baznīca māca, tomēr katoļi māca arī pareizus garīgus principus. To Jānis Pāvils II darīja Polijā, tad, kad tur valdīja komunisms. Viņš piesardzīgi kalpoja jauniešiem, viņš norganizēja drāmu klubu, iesaistīja jauniešus un pat norganizēja lugu, kur Kristus parādās kā ubags. Apstākļi bija bargi. Ar laiku komunistu stukači uzzināja, ko viņš darīja. Vienam jaunietim uzbruka, taču Karols Vojtuva
kā sauca Jāni Pāvila II toreiz, teica jaunietiem neraizējies par viņiem, Stanislav, ar laiku viņi sevi nobeigs, un tā tas notika. Tas, ka pārvarām ļauno ar labo, balstās uz vairākām patiesībām. Pirmā, pasaule ir Tēva lauks. Tēvs tiek galā ar ļaunumu caur atpestīšanu, ne tikai, varbūt ne tik daudz, caur apturēšanu. Mēs vēlamies kavēt, novērst ļaunumu, un tas ir labi. Tēva specialitāte ir atpestīt tos, kurus ļaunums ir skāris. Tēvs spēja atpestīt, kaut gan ir ļaunums pasaulē. Pagaidām ļaunie cilvēki var palikt. Mēģināt viņus aizvākt traucētu Dieva cilvēku garīgajai attīstībai. Otrā patiesība – cilvēka dēls vēl joprojām sēj labo sēklu. Tas, kas sēj labo sēklu, ir cilvēka dēls. Jēzus Kristus to dara šodien caur saviem cilvēkiem. Tas mums dod cerību. Jēzus turpina veidot cilvēkus savā līdzībā, tos, kas to vēlas. Vienalga, kā tas spēj dotajā brīdī izskatīties, Dievs darbojās pasaulē. Trešā patiesība, ja mēs pievērsīsim galveno uzmanību savam mācekļa stāvoklim un ļausim Tēvam atmaskot citus, gala rezultāts būs, tad taisnie spīdēs kā saule savā Tēva valstībā. Mēs jutīsimies vairāk kā Tēva bērni, jo tādi kristieši ir, nekā kalpi, pavalsnieki. Mēs esam kalpi, pavalsnieki, mēs kristieši, bet mēs jutīsimies vairāk kā Tēva bērni. Mēs jutīsimies kā mājās Dieva projektā. Tēva projekts ir mūsu projekts. Taisnie spīdēs, jo nāves vairs nebūs. Senajā pasaulē spīdēšana norādīja uz nemirstību. Dieva valstība ir mūžīga. Mēs spējam sagaidīt Dieva darbību, jo nāve nav beigas. Trešais šķērslis ir samierināšanās ar to, ko redzam apkārtnē. Cilvēks neparādās, lai darītu to, kas ir pareizi. Cilvēkam trūks ticības Jēzus ceļam izpausties viņa apkārtnē. Cilvēks tur Jēzus vēsti sevī, bet netic, ka viņas mazās runātās un dzīvotās patiesības kaut ko mainītu. Viņa atdod atbildību lietās, ko īstenībā varētu ietekmēt, un rezultātā zaudē garīgo ieskatu. Marka evangēlija 3. nodaļā no 21. līdz 25. pantam ir rakstīts: un kad viņa piederīgie to dzirdēja, tad tie izgāja viņu savaldīt, jo tie sacīja, viņš ir bez prāta. Un tie rakstu mācītāji, kas bija nākuši no Jeruzalemes, sacīja, viņam ir Belcebuls, un viņš izdzen ļaunos garus ar ļauno garu virsnieka palīdzību, un tos pieaicinājis, viņš tiem sacīja līdzībās: kā var sātans sātanu izdzīt? Un ja kāda valsts savā starpā sanāk naidā, tad tāda valsts nevar pastāvēt. Un ja kāds nams pats ar sevi sanāk naidā, tad tāds nams nevar pastāvēt. Lūkas evangēlijā 8. nodaļā no 16. līdz 18. pantam Jēzus saka: un sveci iededzinājis, neviens to neapklāja ar trauku, nedz to liek apakš gultas, bet to liek lukturī, lai ienācēji redzētu gaismu, jo nekas nav paslēpts, kas netaps redzams, nedz apslēpts, kas netaptu zināms un nenāktu gaismā. Tāpēc pielūkojiet, kā jūs klausāties, jo kam ir, tam dos, un kam nav, tam atņems arī to, ko tas tur par savu.
Napiers norāda, ka vispārīgais mērķis šķiet ir viegla atklātība par sevi kā Jēzus māceklim. Nav būtisks, kas ir apkārtnē. Jēzus māceklis var atklāti runāt par to, ko ir iemācījies, kā arī par to, ko nesaprot un neveiksmēm. Maskas ir nevietā. Runāsim par 3 patiesībām šajā lietā. Pirmā patiesība – gaisma apgaismo. Tumse neizdzēš gaismu. Apslēptība ir tikai uz laiku. Ar laiku viss, kas ir sekts, tiks atsekts. Ir labāk dzīvot ar patiesību, arī ja tava paudze to vēl nedara. Otrā patiesība – tā kā Jēzus mācība nesakrīt ar pasaules domāšanu, uzmanies, ko un kā tu klausies. Tev ir kritiski jānovērtē viss, ko pasaule tev saka, citādi pasaule tevi negatīvi ietekmēs. Trešā patiesība – apsver, kam tu ieklausies. Pirmās Mūzes grāmatas 1. nodaļās ir Dieva balss un Sātana balss. Abas balsis cenšas vadīt cilvēku. 2. nodaļā Kungs ved dzīvniekus pie Ādama, lai Ādams tos nosauktu. Rezultātā Ādams saprot, ka ir vientuļš. Tikai pēc tam Kungs izveido sievieti. 1. Mūzes grāmatas 2. nodaļas 23. pantā ir rakstīts: tad cilvēks sacīja, šī tiešām ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas, un viņa sauksies par sievu, jo tā ir no vīra ņemta. Dievs vadīja šo atklāšanas procesu cilvēkam, taču 3. nodaļā Sātans vada atklāšanas procesu cilvēkam. 1. Mūzes grāmatas 2. nodaļas 9. panta 1. daļā ir rakstīts: un Dievs tas Kungs lika izaugt no zemes ikvienam kokam, kuru bija patīkami uzlūkot un kas bija labs, lai no tā ēstu. Bet zem Sātana vadīšanas šķiet Ieva vairāk vai tikai ievēro aizliegto koku. 1. Mūzes grāmatas 3. nodaļas 6. pantā ir rakstīts: un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas, jo tīkams acīm un iekārojams, ka dara gudru. Šai gadījumā vadīšana nepalīdz, un skatienā ir ievērojams aklais punkts. Dievs pārmet Ādamam to, ka viņš ieklausījās Ievas balsī. Ādams ieklausījās Ievā, kas ieklausījās Sātanā. 1. Mūzes grāmatas 3. nodaļas 17. pantā ir rakstīts: un cilvēkam viņš sacīja, tā kā tu esi klausījies savas sievas balsī un esi ēdis no šī koka, par kuru es tev pavēlēju, sacīdams, tev nebūs no tā ēst, lai zeme ir nolādēta tevis dēļ, tev, smagi strādājot, būs maize ēst visas sava mūža dienas. Lūkas evangēlijā 8. nodaļas 18. pantā Jēzus saka: tāpēc pielūkojiet, kā jūs klausāties, jo kam ir, tam dos, un kam nav, tam atņems arī to, ko tas tur par savu. Marka evangēlijā 4. nodaļas 24. pantā ir rakstīts: un viņš tiem sacīja, ievērojiet, ko jūs dzirdat, ar kādu mēru jūs mērojat, mēros jums un pieliks jums vēl klāt. Tas nemainīs patiesību, bet mainīs to, ko tu ievēro, un tavu pārliecību par saviem uzskatiem. Sekas nav maz svarīgas. Trešā patiesība – ievēro atsauksmju cilpas. Tu audz Kristū, rezultātā tev ir jauna atziņa, jauni ieskati. Tas veicina tālāku izaugšanu. Taču slēpšana nozīmēs ieskata zaudēšanu. Saprašana kļūs miglaināka,
cilvēkam atsakoties no dzīvošanas ar to, izmanto to, vai arī to zaudē. Tātad turēsimies pie Tēva, pie viņa vārda, neļausim Sātanam mūs vadīt. Es aicinu jebkuru, kas nav vēl kļuvis par kristieti, to izdarīt Bībeles noteiktajā veidā, tā saņemot grēku piedošanu un Svēto garu. Skaties lūdzu rakstu Patiesība par jūsu pestīšanu draudzes mājaslapā. Vai video Evaņģēlijs Labā vēsts YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Lai Dievs tevi pasargā, lai Dievs tevi bagātīgi svētī.